Kas tev tajā kastītē? Man ir ieksti. Kārumiņi. Principā sievas kārumiņi. Drīzāk. Jā, wow. Šits viss Šie ir man kārumiņi. Spicy peanuts. Jā, tas arī kaut ko paņēma. Tad ir dried California apricots. Dried blueberries. Blueberries ir bērniņiem. Dates. Nice. Vēl dates. Nu, re, varēšu taisīt savus vegānās kūciņus. Dried mango. Vai tad bija? Sugar. Tu ņēmi Es paņēmu elektrofobu ar sugar. Ok. Tad ir prūns. Spirulīna powders. Es taisīšu savus spirulīnas kokčikus. Ļoti Tieši pie tās labi. vistas varēs. Nu, rītā uzvārīsim to Es žūku. paņēmu oriental rice crackers arī. Ok. Jo tie bija ļoti lēti, viņi Jā, maksāja kaut protams, kādas 2,50 laiku. Sanāk. Tātad, tikko saņēmām pasūtījumu, un mums bija pasūtīts 3 pannas, kur var redzēt šādas panniņas pasūtījām. Un izrādās, ka šī arī ir fraipan. Es mēģināšu ar šo iet pankūkus uzcept tūlītās. Bet re, kur ir? Viss kārtībā. Panna. Pareizā uzlīme. Jā. Paldies. Man interesē, kuram somiņas vietā būs panna. Tagad tad es iekšā nav nekā. Gan jau. Tu domā somiņā? Nu beidziet raustīt. Tur tajā krūzītē. Vakariņas. Gustam. Kā tu viņu noķēri? Ar savām uzmanīgajām kustībām roku. Mēs viņu tagad palaidīsim ārā Jā, brīvībā, jā? mēs viņu noliksim tur, kur pārējās viņas dzīvo pie miskastes. Šitā tāda riktīgi maziņa. Redzi? Tur Vēl lielāki. ir? Kur? Re, kur lielāki. Aizskaitē. Cerēsim, ka mums būs draudzenīts. Izkrita? Aizskrēja. Tāds labāk, ja viņš ir uz augšu, tu domā, ka ne? Nē, nu gan jau. Nē, nu ja būtu kaut kāds... Ūdens vairāk absorbēsies, ja būs uz leju. Ir ok. Tiešām es tas pēc kapa. Jā, bet iestādīsim un tad nebūs tik traki. Jā, tas gan. Jā, Un būtu tagad kaut viss kādi- tā zeme, ko tu paņēmi, tas viss ir tā kā šita, jā? Tas šeit viss ir, jā. Nu, arī, ka tie worm casing vēl nē, bet tie tā kā tur ir laikam jāiebirdina kā papildinājums iekšā. Jā. Nu jā, nu, tāds milzīgs tas laukums nav, bet tā kā... Jā, te varēs izaudzēt 20 burkānus, 10 Ņemsim salātus. vērā, ka tie burkāni līdz šim rudenim arī daudz vairāk kā 20 neizaugs. Kāpēc tu blietē? Nē, nu viņš tāpat ir diezgan tāds mīksts, un, jo viņam ir iekšā tas perlīts. Es viņu bišķi uz leju nospiedīšu, lai viņš nav tik... Lai nav tik kapīgs. Jā. Nē, nu viņš arī vienkārši jau uznāks lietu, citādi baigi var sākt drukt, es viņu cenšos. Tas gan. Bet tu zini, ka stādīšanai vajag, lai ir irdeni zemīt, ja? Jā, bet man ir tas bakstāmais, es ar viņu bakstīšu iekšā. Reiz 60 cm lielā laukumiņā. No tā būs 32 burkāniņi izaugs. Labi. Bietis, 18 bietis tādā pašā laukumiņā. Arī tie rāceņi būs tas pats. Okay. Tad ir tas kolārdi, tās lapas, tas ir 3 sēkliņas jāieliek, jo viņas katru uz vienu pēdu, viņš liels izaug. Nu jā, tad ir attiecīgi 3 veidu salātiņi, un spinātvi, tad ir edīsiņi vienu veidu, tad mums ir parsley, sage, bietītes, turnipi, kolārdi un timijāns. Brīnišķīgi. Jā. Ja es tādu sēkliņus, mums jāiet pastāvināt. Nu jā, tad nomazgāties. Prātīgi ar mūsu dīvāni. Pasties, kā viņš uzreiz labi sāk smaržot. Es? Nē, dīvā. Okay. Cik ilgi mēs jau dzīvojam šajā mājā? Cik ilgi mēs esam Amerikā? Cik mums ir laiciņš ilgs pagājis? Nu, mājā mēs esam 10 dienas.
Viņš vairāk, 11 laikam. Amerikā mēs esam 1,5 mēnesi. Tikai? Jā. Kungs. 1. septembrī mēs atbraucām un tagad ir 26. oktobrs. Nu, maz vairāk nekā 1,5 mēnesis un 20 dienas. Nu, re. Sākam jau skatīties uz visādiem pasākumiem. Mēs ļoti daudz sēžam mājās un, nu, tā kā risinām savas lietas, cenšamies ar saviem tā kā biznesiem iet uz priekšu, Gustavs uz skolas darbus raksta un ļoti iespējams, ka drīz viņam būs bakalaura grāds. Tehniski mēs baigi nesēžam daudz mājās. Mēs salīdzinoši daudz sēžam, jo visu 1. mēnesi mēs ļoti daudz braukājam apkārt. Un tagad mēs vienkārši nebraucam katru dienu kaut kur, jo mēs braucam tā kā retāk. Bet principā ņemot vērā, ka mēs šeit dzīvojam 10 dienas, nu tad no tām 10 dienām mēs tāpat kādas 4 vismaz vai 5 esam kaut kur braukuši. Mēs bijām pāris dienas kaut kur izbraukuši. Izbraukuši, jā, protams. Un nu jau pat ne katru dienu izējām ārā no mājām. Es izēju. Dārziņā. Jā. Jā, Gustavs dārziņus sataisīs. Un tas ritīgi feini, tas dārziņš beigas stilīgais ir. No sākuma viņš tiešām pēc kapa izskatījās labi, ka tev viņam tos puļķīšus tur sasprādi. Jā, viņam diezgan labi. Viņš izskatās tāds pēc tāda pirmatnēja, tā it kā mēs būtu uz Vientuļas salas izsēdušies un es būtu tur mēģinājis iestrādīt vietējos banānus. Tas ir Don't Starve dārziņš. Don't Starve dārziņš. Jācer, ka viņā neies par zibens, viņš nenodegs. Bet jā, vakar solīja, ka būs plūdi un vētra. Mēs gan tā kā pie tās plūdu zonas esam tieši blakām, bet mēs neesam virsū uz plūdiem. Mums iespēja ir kaut kur pie mājām zibens tik nenormāli tuvu. Man liekas, ka es vēl kāds 20 minūtes no tās skaņas vibrēju, ka viņi tā kā praktīgi, nu visi nobijās, bērni nobijās un viss. Mēs visi tā kā gaidījām, ka nu, būs vēl kaut kas vairāk, bet viņš tikai vienu reizi tā riktīgi iespēra. Un pēc tam bija pērkona negaiss nakti, bet nebija vairs tāds troksnis. Šitas bija tāds, ka ir nu, tā kā gaisma ar skaņu reizē un pilnīgi tāda loda kaut kur iešāvās. Šodien Gustavam, ka viņš atbrauc atpakaļ no veikala prasīja, viņš redzēja, kas nodega, bet laikam, ka būs kaut kur novadījies tas zibens. Jā, es pieļauju, ka viņš vienkārši, varbūt zibens novedējā, vienkārši iespējas kaut kur vai kādos vados varbūt vai kaut kur, ja, bet tā kā gan jau, ka tas ir diezgan bieži, nu. Laiciņš beidzot paliek mazliet vēsāks, bet tāpat ir ļoti, ļoti karsts pa dienām. Nu mega karsts ir. Vakar bija īstenībā vēsāks, šodien pēc tā negājas ir jau atkal tāds tveicīgāks, it kā sola arī šovakar lieta, varbūt, ka rītā atkal būs vēsāks. Sola bišķiņ uz priekšu atkal tādu mazāk grādus. Bet forši ir pēc tam, ka ir 1,5 mēnesi bijis visu laiku tas ļoti siltais un labais laiks. Viņš ir tāds patīkams, silts, viņš nav ne tveicīgs, ne kāds tur neizturams, viņš ir tiešām forši silts, visu laiku kaut kas ar 30 grādiem turās. Nu tad tagad ir bišķi tāda atelpa un var kaut kādu minimālu tādu rudeni sākt just. Nu, rudenis jūtu tik daudz, ka mēs lapas visu laiku no lieveņas laukam nost. Un, nu, koki paliek plikāki, tas tā citādāk un ir forši sajūta. Tagad šajā mājā mēs dzīvojam cik ilgi? 10 dienas. Jā, lai visiem būtu skaidrs, jo man šo jautājumu uzdeva vairāk cilvēki un cilvēki pārprot. Mēs šo māju īrējam, mēs viņu neesam nopirkuši. Tātad mēs esam šeit uz 1 gadu, mums ir īres līgums līdz nākamā gada kaut kam. Rudenim. Tur bišķiņ ilgāk, lai tā nekā viens gads ir. Nu, es nezinu, pēc kādiem kritērijiem viņi tur vērtē, bet, nu, varbūt 13 mēnešus nāk kaut kas tāds. Tātad mēs šajā mājā esam uz gadu. Šobrīd atrodoties šeit šajā rajonā, šausmīgi foršs rajons, man ļoti rajons patīk, riktīgi ir labi. Te ir, kur pastaigāt ar kājām, ir smukas mājas apkārt un ceļš foršs, kur var ar skūterīti pabraukt un ar, nu, tā kā cerams, ka mēs arī kaut kāds ričuks dabūsim tā. Un mēs pagājušo nedēļu bijām izgājuši. Tāpat blakus ir golfa laukums un ir mazs rotaļu laukums. Viņš sanāk ideāli vienkārši. Tu vari iziet vienkārši
stroliņu pa ielām, bišķi pastaigāties, un caur mājām ir ceļš uz bērnu rotaļu laukumiņu, kas ir pie pašām mājām, šausmīgi forši. Tur ir tenis korti un tad tāds laukums, jā, kaut kā nevarēja saprast, kam betonēts laukums kaut kādais krituļošanai vai kam, bet... Jā, un milzīgs golf laukums, kur es Gustavam teicu, mēs taču nevienam netraucēsim, ka mēs tur ar kājām iziesim cauri. Un tad cilvēki uz mums skatījās neapmierināti un dusmīgs onkulis mums piebrauc klāt ar savu golfkartu un teica, lai mēs lasamies projām. Viņš bija laipns, viņš runāja laipnā, bet ļoti uztaigā tonī, kas bija kaut kas tāds, ko arī es teikšu, ka es pirmoreiz mūžā tādu toni piedzīvoju no cilvēka. Šausmīgi interesanti, jo zini, kas bija inčīgi, tas tonis nebija aizvainojums. Nē, tas bija profesionāls tonis, tas ir ļoti specifiski. Profesionāli, teiksim, advokāts izstāstīt kaut ko par tavām tiesībām, tā kā, ka tu tā kā saproti, ka viņš zina labāk un, jā. Bet, mēs, protams, palasījām, uzzinājām, ka viņam ir taisnība un ka tā kā es gan neatradu specifiski tos sodus, ko viņš minēja, bet principā, teiksim, viņam ir taisnība, tur ir gan varbūt tāds, kā teikt, tas, viens ir likums, un otrs ir tas vispār pieņemtais, ja, ka tā kā tas nav pieņemts, ja, un tā, bet, Kas ir baigi inčīgi? Wow, nice! Kas ir baigi inčīgi ar tiem golf laukumiem, ir tas, ka daudzos golf laukumos šis ir tā kā municipālais, kas ir visiem domāts, tur bez maksas var iet spēlēt golfu, tev nav... Tur durvis jāaiztaisa, Viņas nav jau aiztaisītas. Oh! Ārā ir baigais negaiss. Šausmīgi forši, man ļoti patīk negaiss. Droši vien tad, kad viņš mēģina no tevis izdzīt ārā dvēseli, tad nav tik krūti, vai ne? Nekas, viss normāli. Višķiņ sabijušies, varbūt bija mazais sabijējis aizskrēja pie pārējiem, bet prostoties uzreiz izslēdz ārā televizoru. Jā, šis ir tik labs, ne? Jā, pie kā mēs palikām, es neatceros, par ko mēs runājam. Par to golfu laukumu, pārējais tas golfs. Kas man liekas tā kā baigi jokaini, tas, ka tas laukums ir baigi liels, viņš ir baigi labs, tur ir foršs celiņš, nobetonēts. Mēs tur pirmajā vakarā, kad aizgājām paskatīties to laukumu, bija jau krēsla, nakts principā. Jā. Bet laukums skatās, ka ir vaļā līdz 10:30 vakarā. Mēs tik forši izstaigājāmies. Tur viss smaržo un ir smuki un super vienkārši. Un tu nevari iet tajā laukumā. Citos laukumos drīkst iet, bet šajā specifiski nebija norādīts, ka tu drīkst staigāt, lai arī tā kā zīmes par to nekādas nav aizliedzošas. Es šobrīd uzrakstīju tam Parks and Recreation departamentam jautājumu. Viņi man nav atbildējuši, varbūt neatbildēs, kurš var zināt, bet es tā kā tieši gribēju noskaidrot, vai pēc tums tur var staigāt vai ne. Tad jau redzēsim. Ļoti labi, tā ka to mēs uzzināsim. Tā vieta ir fantastiska, es te visiem kaimiņiem saku, lai iet uz turieni. Kaimiņi gan neizskatījās beigās sajūsmā, jo man liekas, ka viņi no mājām ārā īpaši vispār neiet. Mēs jau tā esam tādi pasīvi cilvēki, bet man liekas, ka mēs esam visaktīvākie te no visiem. Nē, tas ir vienkārši tas, kad šeit ir cilvēki pieraduši, kā gar ielām ietves nav. Cilvēki ir pieraduši, ka principā tu nekur aiziet nevar. Tev ir mašīna un tu aizēji. Ir, daži ar velosipēdu brauc, bet arī ļoti reti, kuri... Tu esi vai tad redzējis kādu veidu? Jā, es esmu redzējis. Pat onkulis, kas pa ielu brauc, viņam bija tas viens bija ar elektrovelosipēdu, jā. Otrs bija... Otrs es redzēju vienā vietā, viņš brauc ar parasto veļuku, tas gan bija Dallasā iekšā. Bet, par atam jau ar to elektroskūteri viens brauc, tā kā par atam kāds ir, bet, protams, tā infrastruktūra nav baigi labā, un man liekas, ka tie cilvēki ir pieraduši vienkārši pie tā, ka, principā, tu pastaigājies pa savu dārzu, un tas arī viss. Jā, un es te visādus pasākumus, Gustavs arī meklē pasākumus, esam gatavi kļūt par ļoti sociāli aktīviem cilvēkiem un sākt apmeklēt pasākumus, lai būtu tā kā interesantāk, daudzveidīgāk tā ikdienas dzīve.
Viņiem ir šobrīd šajā sezonā ārkārtīgi daudz visādi bezmaksas pasākumu. Viņš tur šodien scrollo un skatās, kur mēs varētu iet, visu kaut ko piedāvāt. Tu var iet uz baznīcu tādu, baznīcu šitādu, tur autocentri un tā tālāk. Visi piedāvā Halloween pasākumus vai tā kā rudens festivālus, jo, arī uz mūsu ielas es neteikšu, ka ārkārtīgi daudz cilvēku būtu tādi, kas svin tieši Halloween, bet rudenī cilvēki noteikti svin un atzīmē. Bet atceries, ka dažus bērnus mēs te redzējām, viņi gāja garām, tātad daži bērni šajā rajonā ir. Tātad iespējams, ka viņi svinēs Halloween. Tie bērni noteikti, kas svinēs Halloween. Jā, mēs jau noskatījām vienu bandu, kurai varētu pievienoties mūsu dēls. Cerējām, ka viņš varētu pievienoties. Es domāju, varbūt tā kā man vajadzētu tos puišus pasaukt un iepazīstināt vai izgrūst, prūsīt vienkārši pa durvīm, jā, lai viņš iet ārā, viņš dušā draudāt. Autolīdus spēriens. Bāc, brītīgi labs. Nevar tā sajūsmināties, ka mēs par kaut ko tūmā. Jā, Gustavs dārziņu to tad sastādīs, gaidīsim, ka mums tur sākas kaut kas dīgt un augt. Jā, jā, Teksasā ir tātad vairāk reizes gadā var atsevišķus dārzeņus un augus novākt, jo tāpat kā visur pamatā. Tātad pavasarī ir tā galvenā sezona, ka tu var audzēt visus, tā skaitā ķirbis un ko, bet ir dažādi augi, kas ir tā kā vairāk mēra no temperatūra cienītāji, kurus tātad var stādīt septembrī, oktobrī un piemēram, novākt līdz ap decembri, novembri, teiksim tā. Jā, tik ātri jau būs. Burkāniņi neizaugs lieli, bet tie būs mazie burkāniņi. Redīsiem ir teikts, ka it kā viņi izaug mēnešu laikā, tā kā to mēs redzēsim. Tagad tieši bija īstais laiks stādīt. Bišķiņi varbūt pat novēlot, vai oktobra vidū būtu tas ieteicamais, bet tā kā mēs kādu nedēļu nokavējām, bet tā kā pamatā jau visur ir teikts, ka vienkārši kaut kādu laiku pirms pirmajām salnām. Tās salnas mēs nezinām, kad būs, mēs varam tikai minēt, ka tas varētu būt ap decembri. Un arī tās salnas, viņas reizēm ir, reizēm nav, un, teiksim, to var arī atrasināt ar kaut kādiem pārklājiem vai mulčām tur un dažādos veidos. Jā, to mēs izdomāsim. Un mēs esam atraduši arī tagad ar tiem vietējiem veikaliem, visu to vietējo iepirkšanās sistēmu. Tas ir diezgan jau vienkārši priekš mums. Jau telefonā visas aplikācijas ir uz visiem. Lielāko daļu, ko var iztēloties. Mēs neesam, manuprāt, nevienam membershipam pieteikušies, vai mēs esam kaut ko paņēmuši? Pa maksu mēs šobrīd neesam paņēmuši neko. Man ir Walmart mēneša izmēģinājums, un Amazonē man ir mēneša izmēģinājums. Tad jau redzēs pēc tam, cik mums bieži vajadzēs pēc tam sūtīt. 5 cilvēkiem sataisīties un no rīta uz veikalu aizbraukt nav baigi vienkārši. Un ir foršāk, ka tu vari salikt vienkārši groziņu, samaksāt, pasūtīt un tev atved uz mājām. Man nekad dzīvē nav paticis braukt uz veikalu, pirkt pārtikas produktus vai kaut ko tādu. Ir varbūt atsevišķas lietas, ko ir interesanti sev kādu kārumu aizbraukt, paskatīties veikalā, bet, teiksim, pirkt zirņu buņģiņus vai pupiņu buņģiņus un tādas lietas es labāk pasēžu mājās, salieku sev grozu vai vismaz apskatos, kurā veikalā ir lētāk, sataisu sev kaut kādu listu un ātri aizbraucu pakaļ nekā. Man liekas, ka mēs ļoti veselīgi ēdam salīdzinot ar to, kā mēs ēdām Latvijā. Ļoti veselīgi. Esam kārtīgi piestrādājuši pie savas pārtikas. Esam visu kaut ko feinu atklājuši, sprauts, pistācijas saldējums. Vegānais, tas ir vegānais. Noģībt var un vēl šādas tādas lietiņas, kas ir baigi garšīgās. Un reka tās šprotītes atradām veikalā, nodegustējām. Feini bija to redzēt, ka viņas te ir vispār Walmartā. Baigā niša, ne? Tās kūpinātās lietas, kas citur pasaulē ir aizliegtas, Latvijā viņas drīkst un drīkst tirgot citur. Jā. Super. Kas mums vēl tur bija no tādām ēšanas lietām inčīgs? Kaut kāds jaunas veikals atklāt priekš sevis esam atklājuši, un mums baigā ātri tas pieredums uznāk, kā mēs sākām tur Walmartā pirkties, tā mēs turpinājām uz turieni iet, un tad mums bija Vinsboro tikai tas Brookshires. Tas arī ir riktīgi labs veikals. Un tagad mēs sapratām, ka, ja gribās nocenot tos produktus,
tad ir jāiet no rītiem. Jā, mēs tagad pirms nedēļas svētdien no rīta bijām diezgan salīdzinoši agri aizbraukuši. Izrādās, ka tur pilns ar nocenotiem produktiem, un mēs vienkārši vienmēr vakaros gājām, likās, tur tikai 3 lietiņas. Nocenotā maize stāv vēl kopš pagājušās nedēļas nav sabojājusies un liecina par augstu kvalitāti. Jā, nu es to maizi neēdu, tāpēc viņi tur droši vien stāv. Diezgan burgeru maizītes, tās, ko mēs vēl Vinsboro toreiz nopirkām, viņas jau pēdējo reizi, kad es viņas cepu, viņas garšoja pēc pelējuma, bet viņām pelējums nebija redzams, līdz ar to... Tas neizklausās iedvesmojoši. Viņas ir augsta kvalitātes maize. Tu viņas devi arī bērniem? Nē, nu toreiz tas jau sen bija, jā, prūsis viņai ir pirmais, bet tā kā es pēc tam arī sev uztaisīju, un tas tā, viņš neko neteica. Varbūt, ka tikai man trāpījās tā ar pelējumu garšu, bet... Ak, mans Dievs, labi. Ok, nu jā, tā mēs te dzīvojam. Visu kaut ko inčīgu sapirkāmies un bijām vakar aizbraukuši uz Dallasu pa humpalām, riņķīs, mēs mums vēl šis tas trūks no mēbelēm, bet nedabujām vakar neko no mēbelēm. Toties es dabūju ļoti, ļoti skaistus traukus. Vienā no veikaliem mēs trāpījām, nu, vot, ka ir īstais Goodwills. Vai nu tas ir no tā rajona atkarīgs? Nu, visticamākais, ka tas ir rajons, kāda tur cilvēki dzīvo, un kas tur nes tās mantas uz tiem ziedojumiem, jo es vakar ļoti labas drēbes atradu, un es parasti tā kā uzmetu vienu atstiņu un paskatos, garām ejot uz materiāliem, es paskatos, vai tā kā kaut kas ir no līna vai kokvilnas, ļoti daudz šeit ir sintētikas apģērbs. Un tad, nu kā es piegāju pie tā plaukta, es tikai rakos un nereāli daudz, es kaut ko superīgi atradu, nopirku ārkārtīgi skaistas kleitas, ļoti kvalitatīvas, un cenas bija vienkārši, Liepājā tu par tādām cenām tur neko nedabūsi. Katrā ziņā netika labas kvalitātes lietas, viņas pat vispār būtu droši vien izšķirots ārā un jau pārdotas kaut kur citur. Izčekoju visus brandus, ko sapirkos, viena kleitiņa $180, otra kleitiņa $300, ļoti labi brandi. Un es gaidu, ka man draudzene Ieviņa atbrauks ciemos, mēs ar Ieviņu iesim tur šopingā, brauksim uz visu dienu projām, pazudīsim. Gustavam noteikti vakar ļoti nepatika tas, ka es tik ilgi tajā veikalā biju, bet, ja ir labas lietas, tad ir jāpaliek un jāpaskatās. Ja es būtu mašīnā viens, man nebūtu nekāda problēma, bet mēs tur bijām 4. Meitenes jau no sākuma ar mani kopā bija tajā šopingā, bet tā, kad es sāku tās drēbes skatīties, tad tur sākās villošanās un kliekšana pa visu bodu, un tad nācās viņām doties ārā. Un ar rokām taisīt trauciņu, kermīgas bļodiņas sapirkos, bija viss kaut kas tik krūts. Nu, tas bija riktīgi superīgs, un tur tiešām draugi atbrauks ciemos, un noteikti obligāti aizbrauksim šopingā. No tā, starp citu draugi. Aicinu ciemos, tagad ir kur palikt, varam uzņemt viesus, ja kāds sadūšojās un ir gatavs lidot uz Ameriku, lidot uz Dallasu, braucat pie mums, mēs esam netālu no Dallasas. No Dallasas lidostas varam savākt. Jā, nu tā, ka tiešām varam savākt, nevis apsola un neatbrauc. Jā, ņemat vērā. Ok. Tev vēl kaut kas ir, ko tu gribi pastāstīt? Mēs mašīnu bijām aizveduši notestēt, vai mašīnai viss ir kārtībā. Bet jā, tur nekas inčīgs nav. Samainījām visus šķidrumus. Tur nekas inčīgs nav. Motoru stiprinājumu nomainījām. Un tagad viss ir labāk. Cik dieniņas mēs sēdējām bez mašīnu? 4? 3 dienas. Nu, 3. dienā, man liekas, mēs pirmajā dienā mēs aizvedām, un man liekas, ka 3. mēs viņu dabujām atpakaļ. Jā. Man liekas, ka, nu tā kā... Varbūt 4. no rīta dabujām atpakaļ, es neatceros. Jā, bija inčīgi pasēdēt bez mašīnas, bet, nu redz, varējām izbaudīt šito te pasūtīšanu internetā, ka tev visu uz mājām atved. Jā, nu ja nav nekur jābrauc, tad tu vari, principā, tev nav tik plašas izvēles, jo ir veikali, kas nepiegādā vai kaut kas piegādā, bet tad ir dārgāk viss, ko tu pasūti. Bet, principā, tu vari arī bez mašīnas eksistēt, ja tev nav nekur jābrauc. Es ar citu izbraucu ar Uberu.
Jā, tad, kad es mašīnu vedu remontēt, un viens un tas pats maršruts ceļš no autoservisa līdz mājām $35, un ceļš no mājām līdz autoservisam $10. Tā kā ļoti svārstīgas cenas izejot no šoferu tuvuma un daudzuma un pulksteņiem. Un tavas lokācijas. Nu jā, arī, bet šeit es no mājām varēju rezervēt un bija tie $10. Tā kā es domāju, ka pamatā tas uzsvars ir uz to, Cik tev bija ilgs brauciens? 10 minūtes kaut kādas. Tā, nu. Tā kā pirmais šoferīts dabūja kaut kur ap Dvacāru, otrais šoferīts Piečuku. Nu. Vai ne? Interesanti. Jā. Nu, vēl neesam bērniem nekādas atrakcijas atraduši un izklaidītas sportiņus. Pagaidām tikai uz rotaļlaukumiem braucam. Bet tas ar laiku viss, ar laiku atradīsim un sapazināmies ar saviem kaimiņiem. Kaimiņi mums ļoti forši. Visi visu pieskat. Mēs arī visu pieskatām. Viņi riktīgi čekojam, kas notiek. Viss baigi forši. Jūtamies ļoti labi. Jā. Atpūtušies. Jūtamies atpūtušies. Jā, jāsakoncentrē domas. Jā, tas ļoti svarīgi. Jā, iet uz mērķi. Es plūstu šobrīd ļoti. Jā, ir grūtāk atrast to, cik mums dzīve bija visu laiku šausmīgi aizņemta un noslogot Latvijā. Tik šobrīd viņi ir tāda, principā, tā kā brīva šeit. Priecājamies, ja kāds atraksta. Ir jauki, ka nekas nav jādara, bet vienlaikus ir iekšā sēž neliela vainas sajūta, ka tu atļaujies tā kā, nezinu, lūrēt televizoru vai spēlēt PlayStation. Jo es vienmēr tās lietas, kas ir saistītas ar naudu un nestrādāšanu, esmu uztvērusi tā, ka tad, kad tu strādā, tu pelni tajā mēnesī, bet tajā mēnesī, ka tu nestrādā, es uzskatu, ka tu tērē naudu dubultā, jo tu nenopelni, plus vēl iztērē to, kas ir tavi iekrājumi. Tāpēc man viss liekas vēl tā kā divreiz tērīgāk. Tad, kad tev ir daudz vairāk laika, tad arī tu praktiski iztērē vairāk nekā tad, kad tev ir mazāk laika. Jā. Bet, pie tā piestrādāsim. Nu, tagad jau arī daudz vairs nekas nav palicis, ko pirkt, plus mīnus esam iekārtojušies, nu nav mums tur viss, tā kā, nezinu, man nav nakts skapīši, un, nu, ir kaut kāds lietiņas, kas vēl pietrūkst, bet, man liekas, ka tas viss ir laiku atnāks, viss ir. Jā, nu, reizi nedēļā jāizbrauc pa Humpalām, jāpaskatās. Ko? Reizi nedēļā? Nu, kamēr mēs atradīsim tās nakts skapīšas, nu. Man liekas, ka mums būs jābrauc nevis uz Dallas, jo Dallas ir tā kā, tur ir baigi daudz to veikalu un daudz mantu, bet tur ir no mēbelēm tukšs, mums drīzāk būs jābrauc. Nu, jā, droši vien būs. Tyler bija ļoti laba. Tur jāpaskatās, jā, Longview. Longview, jā, Dievs, Longview. Vienīgi, nu, tur 2 stundu brauciens ir, tur ir tad tā kā... Tyler bija stundu 20 sanāks, un 40 laikam. Jo tā Kantona bija 40 minūtes, un Tyler bija no Kantonas vēl vismaz pusstunda. Jā, un bet Longview Kantonā bija pēc tam... nebūs ko darīt. Jā, bet Kantona vienkārši pa ceļam ir. Mums sanāks var viņiem kurā gadījumā braukt. Okay. Tā kā, teiksim, vienkārši es saku, tur ir 40, tad ir vēl 30, un Longview ir vēl 30. Nu, 2 stundas. Wow! Kas tad te man gultiņā? Vīriņš. Pai. Jau, mjau, Kad sitīs? Jau. Man telefonam beidzās atmiņa, domājieties. Telefons piefilmēts pilns ar visādiem video un ar bildēm piebildēts. Tāpēc mums nāks atvadīties atsevišķi. Mēs varētu pabeigt stāstīt to, ko mēs stāstījām, bet es vairs vispār neatceros, ko mēs runājām. Paldies, ka noskatījāties mūsu video. Like and subscribe!